Zobārsts principā ir primārais, pie kā vēršās pacienti, bet ir arī papildus personāls, kas ir nepieciešams. Protams, ir nepieciešams zobārstam asistenti, ir nepieciešami arī zobu higienisti, kas notīrīs profesionāli zobus. Un arī ir tāda lieta kā zobu tehniķis, kurš izgatavēs nepieciešamās protēzes, ja ir nepieciešams aizkārt kaut kādas iztrūkstošos zobus. Zobārsts tālāk var nosūtīt pie savu kolēģi, kas ir vairāk iedziļinājies kaut kādās speciālos novirzienos, kā varētu būt periodontologs, kas nodarbojās ar smaganu slimību ārstēšanu, implantologs, kas nodarbojās ar zobu implantu ievietošanu, ortodonts, kas nodarbojās ar zobu korekciju un tā tālāk. Skolā mācoties obligāti ieteikt pievērst ļoti lielu uzmanību gan bioloģijai, gan ķīmijai, kas ir tie pamat priekšmeti, kas nepieciešami, lai iestātos Rīgas Stradiņu universitātē. Un, protams, ir nepieciešama arī zināšanas fizikā un matemātikā.